Sveiki! Es esmu Kārlis Bolmanis, esmu biškopis un Latvijas biškopības biedrības pētnieks. Ar bitēm kopā jau esmu vairāk nekā 10 gadus. Šajā video ciklā es jums pastāstīšu, ko nozīmē būt biškopim. Pirms rodas medus, rodas strops, bet pirms stropa rodas jautājums, kur šo stropu novietot. Dravas novietnes izveide biškopa dzīvē ir viens no svarīgākajiem lēmumiem. Pirms dravas iekārtošanas jāievēro likumdošanā noteiktie attālumi. Lauku teritorijās bišu saimes drīkst novietot ne tuvāk kā 15 metri no kaimiņu robežas un ceļiem. Pilsētvidē ne tuvāk kā 25 metri. Savukārt, ja ap stropiem ir blīva sēta vai dzīvžoks, lauku teritorijās vismaz 2 metru augstumā, pilsētās un ciemos 2,5 metru augstumā, šo attālumu var samazināt. Tas nodrošina, lai bišu lidojuma maršruti nekrustotos ar cilvēku ikdienas gaitām, ļaujot gan bitēm, gan cilvēkiem pārvietoties brīvi un droši. Svarīgi, lai dravie pasargātu no valdošajiem vējiem un lielas svelmes. Šeit, starp krūmiem un kokiem, ir ideāli ēna, miers un aizvērš. Stropus ieteicams novietot apzinoties, ka ap stropiem būs arī jāpļauj zāle. Atkarībā no izvēlēto stropu veida mēs izvēlamies attiecīgos pamatus. Latvijas stāvstropu novietojam augstāk no zemes, bet daudzkorpusu stropus zemāk, jo šajos stropos attīstība un paplašināšana notiek vertikāli. Stropu kājas var būt gan no koka, gan no metāla. Tad nu šeit ieslēdzas katra biškopja individuālās izpausmes. Svarīgi izvēlēties tādas kājas, kas spēj izturēt stropa pieaugošo svaru. Jo sezonas laikā tas ļoti pieaug. Stropus varam izvietot individuāli vai pa grupām, tā lai biškopim ir ērti strādāt. Biškopība sen vairs nav tikai lauku privilēģija. Mūsdienās stropi arvien biežāk parādās pilsētvidē. Tā ir urbānā biškopība. Stropus izvieto uz jumtiem, terasēs un iekšpagalmos, un bites vāc nektāru no parkiem un apstādījumiem. Daudz vietas stropi atrodas uz skolu jumtiem, kur bišu saimes kļūst par dzīvu mācību līdzekli. Daudzi stropi ir aprīkoti ar kamerām, kas straumē bišu dzīvi tiešraidē, ļaujot skolēniem reāllaikā sekot saimes aktivitātēm, vākt datus projektiem un vienlaikus stiprināt interesi par bioloģiju un ekoloģiju. Piekļuve un dravas apkopšana sevi ietver iespēju ērti piebraukt pie stropiem ar automašīnu, nevis doties pa neizbrienamām takām ar nepieciešamo inventāru vai smagām medus telpām, vairākus 10 metru. Šī konkrētā varētu svērt aptuveni 25 kilogrami. Šeit ir līdzīgs svars. Tikko iekrāvām 7 medus telpas ar 70 litru ar medu aptuveni, tad virs 100 kg tīrās produkcijas. Un mums vēl ir priekšā vēl 10 saimēm jānoņem medus. Šīs 7 telpas tikai no šīm 2 bišu saimēm. Izvēlamies arī tādus ceļus, kas ir mazāk grumbaini kā šie, jo medus šūnās ir silts un tās var salūst. Tāpēc jābrauc pa ceļu ļoti uzmanīgi. Un šis svar kādu savi 30 kg. Vienā novietnē ieteicams vienlaikus uzturēt līdz 20 saimēm, bet šis skaits tieši atkarīgs no barības bāzes. Tāpēc jau laikus jāapzinās vieta, kur izvietot jaunās saimes. Bet šāds lēmums par otras novietnes izveidi sniedz daudz priekšrocību. Kā vienu no priekšrocībām var minēt iegūtā medus dažādību. Jo, lai gan medus būs ievākts vienā laikā, tas atšķirsies gan pēc krāsas, konsistences un botāniskā sastāva.
Bites aplido ziedošos augus plašā teritorijā. Par produktīvu uzskata bišu lidojumu līdz 2 km radiusā ap dravas novietni. Tās var lidot 3, 5, 7 un pat vairāk kilometru tālu. Jo tālāk bite lido, jo vairāk barības viņa patērē, un ligzdā atnestais nektārs nespēja kompensēt apēstā medus daudzumu. Bites, tāpat kā lielākā daļa kukaiņu, savas dzīvības procesu uzturēšanā izmanto ogļhidrātus, olbaltumvielas, taukvielas, minerālvielas, vitamīnus un ūdeni. Tad pastāstīšu sīkāk, ko bites dabā ievāc. Galvenais ogļhidrātu avots bišu barībā ir nektārs. Bites vāc nektāru, kura sastāvā ir 5 līdz 70% cukuru, saharozi, fruktozi un glikozi. Cukuru sastāvs svārstās atkarībā no laikapstākļiem un auga sugas, no kuras nektārs ir ievākts. Vasarā bites svaigo nektāru izmanto savam uzturam un baro perus, bet ziemas barībai bites nektāru pārstrādā medū, tam pieejaucot klāt fermentus, kas pārveido saharozi fruktozē un glikozē. Iztvaikojot liekajam ūdenim, nektārs pārvēršas medū, kurā ir tikai 17 līdz 21% ūdens. Putekšņi ir olbaltumvielu, taukvielu un vitamīnu avots bišu un cirmeņu barībā. Augu putekšņi atšķiras pēc formas, krāsas, lieluma un virsmas faktūras. Bišu saime gadā patērē ap 20 līdz 30 kg putekšņu. Ievāktos putekšņus bites samitrina ar nektāru un siekalām. Ievieto šūniņās un noblīvē, šūniņas aizvāko. Sablīvētajos putekšņos fermentu un baktērijas darbību rezultātā norisinās pienskābā rūkšana, kuras rezultātā rodas bišu maize. Bišu maizē, salīdzinājumā ar putekšņiem, ir augstāks cukura daudzums, un olbaltumvielas tajā pārvēršas bitēm viegli uzņemamā veidā. Propolis ir antibakteriāla viela, ko bites ievāc no augu sveķiem un koku pumpuriem. Bites to izmanto stropā, lai dezinficētu stropa vidi, nostiprinātu rāmīšus vai aizlīmētu kādu lielāku spraugu. Biškopi propolis iegūst vai nu kasot no rāmīšiem, vai ar šādiem propolis sietiem. Šeit mēs izmantojam 4 dažādus sietus, lai apskatītos, kurš tad ir visefektīvākais, kurā ir vairāk propolisa, kuru vieglāk ir iztīrīt no tā un iegūt lielāku propolisa ražu. Propolisa vākšana notiek tikai siltā laikā, kad gaisa temperatūra nepārsniedz 20 grādus. Propolisa ķīmiskais sastāvs ir ļoti mainīgs. To ietekmē ģeogrāfiskā atrašanās vieta, augu sugu daudzveidība un konkrētie vides apstākļi. Arī ūdenim ir ļoti svarīga nozīme bišu dzīvē. Tas ir nepieciešams cirmeņu barības gatavošanai. Ūdens kalpo kā dzēsēšanas līdzeklis stropā un pārtikas sagatavošanai. Bites vāc ūdeni no peļķēm, mitras augsnes, rases, upēm un dīķiem. Bites miljoniem gadu ir dzīvojušas koku dobumos, un šīs mājvietas tām bijušas gana piemērotas, lai dzīvot līdz pat mūsdienām. Jūs jautāsiet, kas ir šis? Šis ir dzeinis. Biškopi ar šādu palīgu ierīci kāpa kokos, lai iegūtu medu no bitēm, kas dzīvo koku dobumos. Moderns strops ir kompromiss starp biškopi un bišu vajadzībām. Nereti biškopi vajadzības tiek liktas pirmajā vietā, bet nedrīkst aizmirst par bitēm. To prasību pret stropu, mikroklimatu bišu ligzdā, ienesumu avotiem un daudziem citiem nosacījumiem, kas saistīti ar sekmīgu biškopību. Apkāre ir koka ietvars, kurā bites velk šūnu. Nereti biškopi to dēvē par rāmīšiem. Pasaulē ir ļoti daudz dažādu apkāru izmēru un stropu veidu. Nereti pat viena veida tipa stropos apkāru izmēri var atšķirties. Tas atkarīgs no valstī pieņemtās mērvienības sistēmas, biškopju uzskatiem un tradīcijām. Latvijā pārsvarā strādā ar Dadanblat izmēru rāmjiem, kuru pleciņu platums ir 37 mm, bet izmanto medus telpai 45 mm platus medus telpas rāmīšus. Bet pēdējā laikā zinām popularitāti ir ieguvuši šaurie medus telpas rāmīši. Nākošais svarīgais faktors pēc apkāru izmēra ir to skaits stropā.
Tas svārstās no 8 līdz pat 30 apkārēm. Neatkarīgi no tā, cik apkāri ir stropā, nemainīga lieta ir brīvtelpa no stropa sienas līdz apkāres sānu līstei, kurai jābūt no 7 līdz 8 mm. Šo telpu bites izmanto, lai pārvietotos no vienas rāmja puses uz otru. Atkarībā no stropa konstrukcijas un izmantotajiem materiāliem tiek lietotas sedziņa un spilvens, kas kalpo kā siltinājuma materiāls virs līgzdas. Ir daudz dažādu palīgu instrumentu, kas atvieglo darbu pie bitēm. Kā galvenais palīga instruments ir kaltiņš, kuru biškopis no rokas neizlaiž gandrīz visu apskates laiku. Piedāvājumā ir daudz dažādu kaltiņu. Atliek tik izvēlēties sev piemērotāko. Kā neatņemama sastāvdaļa ir arī dūmkanna. Nereti gan viņi negrib sadarboties un sāk kūpēt tikai tad, kad darbus pie saimēm jau esi beidzis. Tāpēc svarīgi ir praulus ievākt dūmkannai jau laicīgi un turēt sausumā. Pie medus noņemšanas nāk palīgā slotiņa, kad jānotrauc bites nos no rāmīšiem. Vērtīgi par rokai turēt arī spietkasti. Tajā var noķert spietu, ievietot adaleni vai aiznest kaut vai dažus rāmīšus līdz dravas novietnē. Pirmā sērija ir noslēgusies, un esam apskatījušies tikai pašus pamatus tam, ko nozīmē nodarboties ar biškopību. Šis ir neliels ieskats jaunajiem un topošajiem biškopiem par to, kas ir biškopība. Jo biškopība tas nav tikai bites un medus, tas ir dzīvesveids. Tiekamies nākamajās sērijās.